Tas bija tāds šokējošs sajūtas, ka tev uznāk uguns virsū, kāpnes nokrīt zemē, un tu esi palicis augšā, kur tev apakšā vienkārši liesmas tev sitās. Tu viņu var atstāt un pataupīt, kāpēc to nedarīt? Jūs vienmēr var visu paspēt nozāģēt, vienmēr paspēt ar visu nojaukt. Fakt, man tagad ir bail. Zini kā, ja tu nebaidīsies, tad nokritīsi. Tur tagad šogad ir tiešām cenu dempings anormāls. Nezinu, ko cilvēki domā, ka tas ir viegls darbs vai kā. Viņiem vairs nav variantu, viņiem ir kaut kā jāizveido tas koks, bet ir brīži, kad ir tās firmas, kas pat nav pat arboristi, vienkārši nozāģē. Vienkārši stabuņu atstāja un visu. Vai tu nenostrādā cilvēku tā, lai viņš nākamajā dienā strādā tikai uz 30%. Tev vajag, lai viņš katru dienu strādā uz 100. Man ir bijis tā, ka uzkāpu kokā, man vienkārši kājas trīc, jā, un viss tur vienkārši drebi, jā. Tas ne jau no tā, ka man ir bail, bet no tā, ka man jau kājas netur. Viņš sajauca virvi ar zaru. Bija lietus, slapjš, virve palika netīra, viņš pārgriez virvi. Jā, bet ja tu salikti tos alpīnistus, cik ir nomiruši, es domāju, kā tu gadu varētu vienu ielikt. Tā jau ir tava kļūda. Un tam kokam tu pats uztaisīs mazāk mūžu, jo tā cena būs lētāka. Tas ir viens knifiņš, kas cilvēkam tā kā jāzina. Šodien mēs esam epizodē kopā ar Niku. Niku jau pazīstu diezgan ilgi. Es viņu pazīstu kā cilvēku adrenalīnu, kuram patīk kāpt augstās virsotnēs, 30 metru augstumā strādāt, būt ugunsdzēsējiem, dzēst karstākos ugunsgrēkus un tajā pašā laikā būt mīļošs un klātesošs savai ģimenei. Vau, kā to visu var apvienot. Tā vismaz es tevi pazīstu, bet varbūt tu cilvēkiem, kas tevi skatās, var paskaidrot, kas tu esi, ko tu dari. Tagad es esmu ugunsdzēsējs, vēl joprojām. Plus vēl man ir uzņēmums, esmu industriālais alpīnists un arborists. Kāds savs tavu uzņēmumu? SIA KNK Works. Bez KNK Works vienkārši. Tas ir interesants nosaukums, kāpēc tieši tāds? Jā, tur ir daudz domāts. Īpaši uzņēmumiem ir grūti izdomāt to nosaukumu. Ar kaut kādu asociāciju parasti taisa to, jo uzņēmums ir tā kā ģimene, otra ģimene. Un tas KNK Works sākās to, kāpēc es aizgāju pa to sfēru strādāt un tā tālāk, jo viens kolēģis gribēja pamēģināt, izmācīties, aiziet kursos, izmācīties pa alpīnistu. Un tā arī mēs domājam nosaukumu. 3 cilvēki. Katram bija vārds, sākās ar burtu kādu. Kā, vienam ir N, vienam ir K un Works, tas ir darbs. Tas ir, ko es domāju, tas ir smags darbs, tev nes rezultātu. Tāpēc tie iniciāļi ir KNK Works. Un, protams, otrs tās variants, kā netīšām man sanāca, tur jāliek jau tagad vēl viens burtiņš klāt, jo ir vēl viena meita man piedzima, tad jau būtu KNK, jā, KNK, palielam nevis KNK Works, jā, KNKA. Kāds ir ar ģimeni arī pirmie burti? Jā, man ir meita, Keita, man ir sieva, Karīna, un tad es esmu Niks. Man diezgan foršs nosaukums. Jā, bet, ja tu vēl bērnus taisi, tā jādomā uz priekšu, bet nosaukums jau visu laiku var mainīt. Nav tā, mans nosaukums bija tāds, Ropa Mēdīs, vienkārši atceros, ka mans pirmais Niks bija tāds vienā spēlītē, Ropijons, un tad es domāju, labi, Ropa Mēdī varētu būt. Ar tev vismaz ir kaut kāda nozīme ar ģimeni, viss, man liekas, tāpēc arī viss izdodas kaut cik. Jā, bet uzņēmumiem, tā kā klientiem ir grūti saprast, ar ko tu nodarbojies. Ja citiem, piemēram, maniem konkurentiem, sadarbības partneriem ir tie vārdi ir uztaisīti tā, lai viņš asociējās ar tavu darbu specifiku, ko tu nodarbojies. Bet to var laika gaitā mainīt. Es esmu pie tā domājis, bet tas nav tagad svarīgi. Galvenais ir labi attīstīt uzņēmumu. Tad tu esi arborists un industriāls alpīnists? Jā, mums sākās tas viss ar alpīnismu, bet, ja tu gribi iet Latvijas tirgū tikai, tad ar alpīnismu nepietiek. Ja es negribēju haltūrēt, tas nozīmē to, ka aizbraucu un nākamajā dienā tu nestrādāji, es gribēju vadīt uzņēmumu. Tas bija sākumā jau entos gadus apakaļ, jo bija maziņš jau pat. Visi vēl smējās, kāds tu uzņēmēs, ja, kad tu pīdēti skraidi, vai ne? Tā viņš ir aizsākās, kad sākās kolēģis gribēja kaut ko, saprat, ka to, ka skatās tos YouTube video un grib kaut kādu arboristu. Tas vārds arborists ar visiem īstenībā ļoti svešs. Tas man prasa, kas ir arborists? Tas sāc viņam skaidrot, ja, tas nav tikai nozāļiet koku, tas ir pilna kopšana cikls, rūpēšanās par koku, jo es tagad eju uz to, ka kokam ir ilgāk jāpaliek. Tā kā, lai cilvēks izglītotu un jāstāsta viņiem, lai koks ilgāk izdzīvotu, par viņu jārūpējas. Vienmēr var paspēt nozāļiet. Ja. Tas arborists ir tas zem tā vārda, tur viss arī nāk iekšā. Tur ir. Mēs nedarbojāmies ar audzēšanu, koku un stādīšanu, bet mēs ciklējamies tieši uz izaugušiem kokiem. Un tāda mūsu darba specifika. Industriāls alpīnisms ir viss saistībā, kas ir augstumā. Tagad ir sezonāli, piemēram, jumta tīrīšana, sniega, piemēram, tad ir vasarā tīrīšana vienkārši no sūnām, no svešķermeņiem.
un visi pārējie darbi, ko nevar tikt pacēlājis, vai tas iznāk dārgāk nekā mūsu pakalpojums. Respektīvi, alpīnisms maksā tik X maksā, jā, bet respektīvi pacēlājs un cilvēks, kas strādā tajā objektā, maksā X summu. Jā. Nu, respektīvi, tad sanāk, man ir tā summa ir citreiz mazāka nekā cilvēks ar pacēlāju. Tad, kad tu biji atgriežamies ar bērnību, es gribēju vairāk saprast, kā tas viss aizsākās. Tu jau bērnībā jau bija tāds, kas bija cilvēks, kas rāpjās augstākajos kokos, nebaidās no augstumiem un bija vienmēr tāds drosmīgais, kas izrādīja iniciatīvu tādos darbos, vai tas vienkārši nāca ar laiku? Jo kā tu vispār izdomāji tā, es būšu ugunsdzēsējs? Tas, man liekas, ir diezgan tāda riskanta profesija, kur nekurš katrs var būt. Tas, zin kā, tas man patika vienmēr tas risks. Un kādreiz es bēgu no tā īstenībā, tādām pārmaiņām. Ja? Tāds cilvēks es biju, kas bēga no pārmaiņām. Bet tad jau vienkārši laika gaitā, kad tu izmācies, tur ir tas vienmēr tas punkts, tu nezini, ko darīt. Ja? Ko es darīšu? Kaut kā tad toreiz mamma skatījās kaut ko, tas bija jau sen apakaļ, jau gadiem. Ka vajadzētu varbūt pamēģināt ugunsdzēsējus. Kaut ko es biju aizgājis ekskursijā, un tad teicu, davai, jāiet. Tad aizgāju savu cekumā mācīties. Un tad jau tev ievieš tajā, ja tu saproti, kas tev patīk. Tev ir darbs augstumā, tev ir adrenalīns, ļoti liela adrenalīna deva, tev jāglāb cilvēki, tev jāizvērtē situācija. Ja? Un tas jau tev palīdz arī tavā personīgajā dzīvē strādāt ar to savu adrenalīnu vai savu stresa līmeni. Ja? Un tad jau tu ej tālāk, skaties, ko tu vēl vari darīt. Jo mēs zinām, ka ar ugunsdzēsēju nepelna daudz. Nepelna daudz? Es vienā jau podkāstā teicu, ja, maizītas viestiņu sanāk, bet desiņu nesanāk. Ne? Bet katram jau ir savs. Jā. Cits saka, ok, man ir 3 dienas brīvs, aiziešu pahaltūrēt, kā saucamo žargonā strojkā, jā, un viņam ir pietiek. Es tādu dzīves mērķi nebiju uzstādījis, man bija vajadzīgs vairāk. Bet tu jau uzreiz biji ugunsdzēsējs un uzreiz otrais darbs tev jau bija alpinisms? Es jau sāku tā galā jau, kad 14 gadi bija, jau sāku strādāt jau visādās lauksaimniecībās, vis kaut kur. Un tas ceļš jau bija savos 26 gados jau ļoti daudz esmu strādājis. Un tad jau tu saproti, katrā vietā jau tu kaut ko iemācies. Un tu saproti, vai tu tiešām to gribi visu dzīvi darīt. Un mums tas ceļš ir, tā dzīve jau nav nemaz tik gara. Ja? Tev ir bērni, tev viss aug, ja? Tu attīsties, tu gribi kaut kādus mērķus sasniegt. Ja? Un tad jau ir tas brīdis, kad tu saproti, ko tu vēlēsi. Ja? Un tas uzņēmums gribējās. Un gribējās no sākta gala to uzņēmumu. Kā tu saprati, kad šis uzņēmums aizies un kad cilvēkiem vajadzēs šo pakalpojumu? Tu vispār izpētīji tā tirgot vienkārši. Es būšu alpinists, man patīk, bet es nezinu, vai sanāks. Jā, tā tirgus izpēte parasti ir vajadzīga. Es arī atbalstu to un uzņēmumu īpaši par mārketingu. Saistībā ar mārketingu kaut kādas lietas, piemēram, preces pārdošanas, ja, tur tikai tirgus izpēte un saproti, vai tu vari ielausties tajā tirgu. Manā gadījumā bija tā, daram. Vienkārši darām. Taču daudz alpīnisti nav. Cik tu tur esi tajā laikā bija pirms 2,5 gadiem. Ja? Tas uzņēmums man tapo. Ja? Tur 2-3 sludinājumi. Bet ko mēs darīsim? Kas tu esi pa cilvēku? Krāsotais. Nekāda izglītība jau nebija tajā. Bet alpīnisti jau ir vispār celtnieki. Arboristi ir kokopji ar izglītību. Ja? Un tajā brīdī tu sāc saprast, aizies, neizies, ja? Un tad sānāk lēnām, jo pirmais gads bija ļoti smags. Tagad es tev varu sēdēt to pretī un teikt, ir ok. Es panācu to, ko es gribēju, un es sasniedzu savu mērķi. Kur vairāk tieši sākumā bija darbs arboris vai alpinismā? Man liekas, alpinisms vispār ir tāda nozara, kur diezgan maz sēdz. Labi, tagad ziemā, kad tīra sniega, bet tā liekas, ka vairāk viss varētu būt uz kokiem, jo koki ir ļoti daudz visās vietās, bet alpīnisms, tur tā interesanti. Man liekas, visi tur vasis paši kāpj uz jumtu un paši visu dara. Jā, saki vasis, jā, tā kā Janka, ja saka, tur es uzkāpšu pats, nozāģeršu koku, vai es respektīvi pats notīrīšu to sniegu no jumta, ja, tas, kas bojā mūsu tirgu. Un nekādas apdrošināšanas nesedz to visu, ja Jankam nav nekāda civiltiesiska apdrošināšana, vai kaut kādas citas apdrošināšanas, kas tiešām nosaka. Kāda apdrošināšana strādā? Pastāst uzreiz civil apdrošināšana, ko tas nozīmē īsti? Tas visiem uzņēmumiem ir skaidrs. Tad es tev tā paskaidrotu, ja tev nav tā civiltieskā vajadzīga, jo tu filmējot kādu video nekādu risku neradīs cilvēkiem. Ja vienīgais viņš paklups tev, piemēram, aiz taviem vadiem, nokritīs un salauzīs degunu. Ja. Tas ir tas moments, kad tu, piemēram, strādā objektā un sabojā viņam kaut ko. Mēs strādājam ar risku. Šī profesija ir ļoti liels risks. Un tu nevari zināt. Varbūt viņam pēkšņi krampi savilks kājā rokā, ja, un uzkrīt mājā virsū koks. Tajā brīdī
kas notiek? Tev jāsadz tas zaudējumi, ja? Tu klientam noteikti esi izdarījis to darbu. Noteikti es no viņa klienta pat nepaņemtu naudu, bet tā, ka es tiešām kļūdījies esmu, ja? Vai mans darbinieks, ja? Tad jau to sāk darboties cilvēciska apdrošināšana. Valsts sastāda rēķinu, ja? Tas rēķins tiek samaksāts, tev ir akts vai līgums, respektīvi, un ar tādu pamatu te pie apdrošinātājiem saka, man sanāca tāda situācija, ja, un mums ir jāsadz zaudējumi. Ja man būtu pašam jāsadz zaudējumi, tad uzņēmums noteikti tādā riska situācijā bankrotētu. Ja, ja jumta nomaiņa vidēji 10,000 kaut kādai lielai mājai, ne? Tas ir tāds mazākais. Tā ir ļoti laba lieta, tāpēc man liekas, ir vērts izvēlēties, jo man liekas, tāda vāsja kaut ko sačakrēs, un viņš vienkārši pazudīs. Un tad tu vari savu jumtu pats taisīt. Jā, bet cilvēki jau grib vienmēr ietaupīt. Un tas jau ir uz to, ka man vajag kvalitatīvu un kārtīgi to darbu izdarīt. Lai cik tas man resursus prasa. Es strādāju par to pa darbu. Es nestrādāju par stundām. Jā. Ja es strādāšu par stundām, tad cilvēki maksās man noteikti vairāk. Jā. Bet es strādāju par to, viņš saka, izdara man to, es izdarīšu. Un kā es to izdarīšu? Tā jau nav viņa problēma. Viņi atnāk, rezultāts gatavs, saproti. Vispār, ja atgriežamies sākumā, ir grūti tā izmācīties pa alpīnismu, jo gan jau lielākā daļa domā, kas tur uzkāpt uz jumta, nomaina pats, nekas jau tur nav jāmācās. Paņem uzliec trepas, virvi kaut kā 500 pie sevis klāt un strādā. Zini, kā ir pa alpīnistu izmācīties nav grūti. Apliecība nav nekas. Es nezinu, es to nevaru pateikt, ir noteikti stundu skaits cilvēkam, kas ir jāstrādā tajā sfērā, lai viņš būtu speciālists, profesionāls darbinieks, vai profesionāls aroda meistars, ja, kas tiešām ļoti labi prot savu darbu. Un līdzīgi tas pats stāsts ir ar tām blankām, ja, kur tev iedod, ka tu esi alpīnists. Tur jāsamaksā kaut kāds. Jā, tur jāsamaksā X summa, piemēram, tur steigšu 500 eiro, ja, un tu tagad esi alpīnists. Bet ar to nebeidzās. Tur ir kaut kāds stundas kurs, es dzirdēju, ka tur. Mēs mācījāmies 4 dienas, ja, bet tur vēl var celt to kvalifikāciju. Ir irata, piemēram, kur tu vari pacelt savu kvalifikāciju, braukt jau uz Meksiku, uz Ameriku un Eiropas valstīm. Ja. Es ar savu apliecību varu strādāt tikai Eiropā. Ja, bet, ja es iziešu ārā tirgu, tālāk no Latvijas, es noteikti kārtošu iratu, lai es varētu uz vēja ģeneratoram, piemēram, strādāt vai kur. Bet tur rēķina tev vajag speciālistu. Kā es teicu, alpīnists ir tikai papildus funkcija, lai izdarītu kaut kādu noteiktu darbu augstumā. Tev jāmāk krāsot, ja tu gribi būt krāsotājs. Tev jāmāk tas. Ja. Attiecīgi, ko tu vēlēsi darīt un kur tu vēlēsi nopelnīt to naudu. Tad, piemēram, tagad sākam no jauna, lai būtu labs alpīnists, tad tev jābūt profesijai, krāsotājiem, celtniekam, jumiķim vai kā sauc jumtu licējiem. Mēs neesam jumiķi, mēs tikai esam tīrījuši jumtus un varbūt kaut kādas niecīgas daļas salabojuši. Ja? Kādreiz vienā no brīdī vēl nodarbojāmies ar tām skārnieka lietām. Ja? Bet tad jau tu saproti, ka sāc strādāt fokus, uz kuriem tu ņemsi fokus, kur tu vairāk nopelnīt, kur tu vairāk tev tas padodās darbs. Ja? Nav jau māka paņemt objektu un, kas saka, rupi čakarēties ar to, un tu nemāki viņu izdarīt. Ja? Un tāpēc ir tā, ka tu esi alpīnists un tu izdomā, izsver tās lietas. Okay, tāpēc jau tas pirmais gads bija smags, jo tu nezini, ko tu īsti to alpīnistu tur iesākt, ja, ko mēs darīsim. Ja. Tad tu saproti, montāžu, demontāžu mēs varam veikt krāsošanas darbus, ja. Jo krāsot jau, liekas, ir kurš māk. Ja. Ja tu, protams, krāso tādas lietas ārā vai kur, jo pārsvarā mēs strādājam ārā, ir brīži, kad iekšā ja, kaut kas jāmontē vai kaut kas tāds. Vispār ugunsdzēsēji iemaņas arī noderēja, kad tu sāki? Zini, kā tas augstums, piemēram, es esmu autokāpņu operators uz 42 metriem. Un, protams, tur citreiz mēs uztaisam tādu treniņu, kāpjam augšā bez nekādām tur piesaistēšanām, vai respektīvi drošība nekāda nav uz ātrumu, kāpjam augšā. Tu izbaudu to adrenalīnu spēku, ja, un tajā brīdī jau tu saproti, vai tev ir bail no augstuma, vai tu vari to darbu. Un tas jau iedod tās iemaņas foršās, kad tu jau saproti, vai tu to varēsi vai nevarēsi. Un ugunsdzēsējiem jau visiem profesijā ir vajadzīgs tas adrenalīns. Ja mums nav izsaukuma, protams, mums ir ko darīt tajā brīdī. Bet mums vajag to adrenalīnu, to mērķi, kāpēc mēs ejam uz to darbu. Lai mums ir adrenalīns, lai ir izglābts cilvēks, vai respektīvi nodzērstā māja, vai cilvēks pateicīgs, vai daudz situācijas, kas mums nes to gandarījumu. Varbūt tā pēdējā tēmata par ugunsdzēsību man baigi interesē. Vienmēr tie notikumi un viss, kas tur notiek apkārt, avārijas, ugunsgrēki, varbūt tur pastāstīt savu tādu iespaidīgāko, ko tu tagad pēdējo atceries, kas bija tāds izsaukums, kur tu esi kādu izglābis, vai ir bijis kaut kas iespaidīgs? Viens man atmiņai palicis, kur ātrie bija neatliekami medicīniskās personāls, bija jau nofilmējis. Es ar kolēģi augšā uz jumta esmu, un zini kā, kad tu iedod ugunī,
skābekli. Veidojās sprādziena eksplozija. Respektīvi, tu iedod skābekli un to uzreiz uzliesmo. Ja? Viņš dabūna daudz skābekļa. Atvērāt logu vai durvis? Nē, mēs lauzām jumtu. Un jumtam veidojās caurplūdi. Ja vietā viņš ir izdedzis, tad otrā pusē attaisot, viņam veidojas tā kā skursteņa efekts. Ja mēs attaisījām vaļā, veidojās sprādziens, un mēs ar kolēģi tieši bijām tur. Tas bija tāds šokējošs sajūts, ka tev uznāk uguns virsū, un tas ir ziemā, un kāpnes nokrīt zemē, un tu esi palicis augšā, kur tev apakšā vienkārši liesmas tev sitās zem jumtajā. Tā sajūta ir neaprakstāms tagad padomājot jau vien, bet tas ir tādas sajūtas, kas tev liek, zini, kā novērtē to, ko tu dari. Ja? Ka tu zini, ka tu dari kaut ko tādu, ko nedara varbūt cits. Ko tajā brīdī domāji? Zini, kā ir tajā brīdī, kad tu dzēsi to māju, tu gribi velns par āvas ātrāk viņu nodzēst. Ja tu zini, katra ilgā minūte, ko tu dzēsi viņu, tas tev atkal tam cilvēkam ir ilgāks process, lai viņu saglābtu. Ja? Tāpat tur ziemā ir čau visam. Ja? Tu pirmo stāvu nodzēsi, ja? Īpaši mājām, ja? Apakšā visu ūdens notek, tur visam ir kaput. Ja? Ugunsdzēsiem īstenībā jūsu darbā kā alpīnismam iedod tādas foršas īpašības, manuprāt. Pirmā noteikti ir drosme, un otrā var būt atbildība, jo tu noteikti atbildēsi par savu darbu, ko tu dari. Un trešais ir kaut kādā veidā mācīties strādāt komandā. Ja, man liekas, alpīnisms un visa arborisms arī ir nenormāls komandas darbs. Viens pats to nevar izdarīt, vai ne? Jā, mēs ar kolēģi jau no sākta gala kopā strādājam. Un īpaši tas, ka tev ir jāpaiet tam ilgam laikam, lai tu varētu sastrādāties ar viņu. Un tas jāatrod, jājūt viņš ir. Un īpaši arborismā, ja, piemēram, jālaiž lejā koki, ja, mēs pārsvarā neizmantojam pacēlāju, ļoti maz esam strādājuši pacēlāju. Bet tāpēc, kad uzskatām, ka bijušas situācijas, ka praktiski nav iespējams iebraukt, tur pārsvarā ir tādas situācijas. Un tad tu meklē to sajūtu tajā brīdī, kad tas koks vai zars jānolaiž, un tad tev jāsajūt tas otrs, un ar viņu ir jāstrādā. Jā. Tam ir vajadzīgs laiks, visam ir laiks. Un tas ir iedot no ugunsdzēsējiem to komandas darbu. Jo bez komandas jau neko tu nevarēsi. Kādēļ es domāju, ka uzņēmums ir viens cilvēks? Tu laika gaitā, kad sāc darīt visu, tu saproti to kārtību, tirgu, cilvēkus. Jo uzņēmums jau ir maziņš tā kā vadītājs, jau maziņš psihologs. Viņam ir jāsaprot, kā runāt ar klientu, jāsaprot runāt kā ar darbinieku, jāsaprot runāt kā ģimenē. Ja. Tas ir viss ir saistīts. Kā to visu var apvienot? Tu biji ugunsdzēsējs, tad tu esi arborists, industriāls alpīnists, lai uzņēmējs, lai visu to kontrolēt, piesaistīt klientus, pašam strādāt. Un kā tu vari būt klātesošs visās vietās? Kā tu visu to laiku sanumenģē? Es neesmu vienīgais tāds cilvēks noteikti. Bet kā tu to dari? Varbūt kādam cilvēkam aizsarās tos padomus, kā tu to izdari? Zini, kā ir, tāpēc jau jāveido fokus. Ja. Jo, ja tu darīsi pilnībā visu, tad tu neizdarīsi līdz galam to visu. Tad tu sāc vienkārši fokusēties. Piemēram, uz uzņēmumu. Ja, ja tu noliec fokusu uzņēmums, tu domā par konkrētām lietām, kas tev vajadzīgs attīstībai. Ja. Un ģimene, protams, ja, un vispārējais, tev vienkārši jāsadala tas viss. Un tas vienkārši notiek procesa gaitā, tu saproti. Ja. Veidojot uzņēmumu, bija situācija, ka tu aizmirsti par daudzām lietām, vērtībām, ģimeni un tā tālāk. Bet, kad tu laika gaitā izstrādā to schēmu, kā tu vari būt ģimenē, vari būt arī darbā labs un visur, kur, tad tu sāc saprast, kā to veidot. Es domāju, ka daudz cilvēku jau ir līdzvērtīgi man, un neesmu baigais piemērs. Cik es dzirdēju, procentuāli visā pasaulē tikai 5% uzņēmēji, tāpēc es domāju, ka lielākā daļa to nesapratīs. Man jau liekas, ka, zin kā, tu esi tajā vidē. Jā, es esmu tajā vidē, man liekas, ka daudz uzņēmumu ir, jo es laikam tikai runāju ar uzņēmumiem. Jā, tāpat tas bija Naina, kurā es esmu, biznesa konferences, kur notiek katru piekdienu. Tad jau laikam tu tajā vidē atrodoties savādāku dzīvi neredzi. Jā, bet tev jāsaprot tas pats darbinieks un tā tālāk, ko viņš vēlās, kāds viņam ir tas mērķis. Jo viņam ir savi mērķi, man ir savi mērķi. Jā. Ģimenei jābūt saviem mērķiem. Un tā tu ej lēnām uz priekšu. Runājot par arborismu. Daudz cilvēku domā, ka arborists vai tikai tad, kad koks jau ir sagāzies, viņš jau ir kaut kur uzgāzies, vai viņš jau ir saliekts un tūlīt gāzīsies virsū. Un tas viņam skaitās, tad, kad jūs jāsauc. Un tad ir tās bīstamie apstākļi, ka viņam nav varianti, ka viņš tiešām zvana jums. Bet varbūt tur pastāstīt, kādos gadījumos viņam jau būtu priekšlaicīgi jāzvana, pirms koks tiešām ir sagāzies, vai viņš jau varbūt tur raksturot to situāciju, kad jau arboristam būtu jābūt. Ne jau tikai tad, kad viņš ir uzgāzies. Kokiem ir tā, ka ir jāskatās, piemēram, vai kokam neveidojas sēne
neaugs ēnas virsū. Ja? Tas nozīmē to, ka jau kaut kur atmirst dzīvā forma, ja? Vai kokam augšā neveidojās kaut kādā sauso zaru efekts milzīgs. Ja? Tādā veidā tu nolasi to, tu jau cilvēkam paskaidro, vai tas ir bīstams koks vai nav bīstams. Ja? Un, protams, ir tas brīdis, kad cilvēkiem ir, piemēram, pie mājas atrodas, jo arborists vai pārsvarā pilsētā strādā. Ir jānovērtē situācija. Varbūt tas koks nav jāzāģē nost, varbūt atvieglot vainagu. Vajag samazināt vainagu, redukciju uztaisīt, ja? Iztīrīt sausos zarus, ja? Iedot viņam gaisu, iedot viņam sauli, lai viņš plaukst. Jo ir bieži tā, kad es saku, varbūt nezāģējam, mēs varam izdarīt tā un tā. Jo, zini, kā tās sajūtas ir, ka tu koku zāģē? Noteikti nezinu. Nezini, vai ne? Vai ne, nezini. Bet tāpat ir tā dzīvā forma. Ne? Viņš jau aug, viņš plaukst. Ne? Un mežā, kā viņš tur zāģē, ir ok. Tas ir, viņus ir jākopj. Pilsētā jau tas dod tev tā kā ainavu. Viņš jau ir tā kā savādāks. Viņš tev nenes nekādu naudu. Viņš tev ir ainava, kas tev iedod tev kaut kādu efektu vasarā, ziemā. Ja? Un ja tu viņu var atstāt un pataupīt, kāpēc to nedarīt? Jūs vienmēr varat visu paspēt nozāģēt, vienmēr paspēt ar visu nojaukt. Tad pa lielam jāzāģē tādos gadījumos, ja tu redzi, ka augšā jau ir sausa zari, sēnes. Sausos zarus var izzāģēt, tas sausie zari nē. Tas ir domāts tā, ka viņam ir izteikts puskoks, piemēram, izkaltis vai kaut kas tāds jau veidojās, ka viņam dzīvā forma jau daudz pazudus. Nav vainags jau vairāk, viņiem nav spēka turēties jau. Jo cilvēki domā, ka uztaisīs kokus kā palmas, ja? Tad būs ok. Bet viņš jau nepaliek stabilāks. Viņš paliek tieši otrādāk nestabils. Kokam ir zari, viņam ir liels vainags, tad tās vējš sitās cauri visam. Ja tu noliec stabu, stabs nogāžās. Ja? Jo kokam jau saknes sistēma katram ir atšķirīga. Ja? Tas ir vienīgais arborismu darbs, tikai strādāt pa lielam ar kokiem, koku. Mūsu specifika, ko es noteikti arī palikšu un nelīdīšu citu lauciņos, stādīšana noteikti nebūs mūsu uzņēmuma pagaidām kaut kāda specifika, kā mēs tur stādām un tā tālāk. Tādā stādīšanā mēs nenodarbosimies, bet tas īsti nav. Tas ir arborists arī veids tādus darbus, viņi ir izglītoti un viņi to var darīt. Bet tas ir tā bīstamo koku zāģēšana, vainaga kopšana, ja? Tas ir tas pamata lietas, ko mēs darām. Un tad jau aiziet vispārējais. Savākšana zaru, koku savākšana, celmu frēzēšana, zālienu ierīkošana tajā vietā. Ja? Ir bijis situācijas, ka mums cilvēkiem jāsagatavo no A līdz Z. Viņš atbrauc, koka nav. Zem uzbērta zāle iesēta. Ja tad saka, baigais bardiks veidojas apakšā. Zālēs vienmēr tiek sadragāts. Vai jūs mēģināt lēnām tur laist lejā, vai kā jūs strādājat? Tā ziemā jau vieglāk ir nokrīt tas zars, tur nekas nesabojājās. Tāpēc jau daudzi ziemā arī grib izdarīt darbus, lai vasarā tur savāc pāris zariņus, kas tur ir nokrituši un nav redzēti, ja, un viss. Vasarā jau viss ir mīksts, lietus, grunts ir kāda mīksta, ja. Un tajā brīdī tad ir jādomā, jārisina tā situācija savādāk. Tad laižam ar virvēm, nesabojam zālienu. Ja? Ir brīži, ka klients saka, man vienalga, ka tur izlīdzināšu un visu ok būs. Ja? Bet ir klienti, kas saka, man vajag visu tā ideāli. Ja? Mauriņš, lai paliek smuki. Es saku, ok. Jūs arī visu celmu izraujat? Ja, mēs neraujam celmus. Tas, protams, celmas raušana pārsvarā ir būvniecības objektos. Ja? Īpaši, kad sākās būvniecība, notiek izciršanas darbi, un tad tiek celmi tiek rauti ārā. Bet mēs parasti, kur mājās vai pie sētām vai parkos, parasti mēs tikai nofrēzējam. Bet jūs arī gadījumā to zālē sabuļājat, tur iestādi pa jaunu, ja? Jā, uzber smilti, bet melnzemi uzberu un iesēju zāli. Man liekas, viss tā nedara, tas jau ļoti forši, kad tā var, kad pēc tam par to parūpēs, tā vieta viss savāc forši. Protams, mēs jau izdarām no A līdz Z, tu nofrēzē, tu celmu savāc visus tās lietas, ja, tās skaidrs, ja, un atstāja foršu vietu, lai cilvēkam nav atkal jādomā, ko es brīvdienās darīšu. Man tur jāvāc atkal viss, kā darbs sakrājās, jo pa lielam viņam ir ko darīt noteikti citu. Jums jau noteikti var sanākt, ka malka paliek pie jums, kad malka tiek aizvākta un kad nav pašam jāatšakrējās, tad viss, kas paliek pār no tā koka. Protams, mēs piedāvājam jebkādu veidu to variantu. Cilvēks pats savāc zarus, tas ir, protams, reiz lētāk viņam. Jo mums pat nav jāņem šķeldotājs nekas, atbraucam nozāģiem, aizbraucam projām, izbraucam nākošu objektu. Tas ir katrs atsevišķi, tāpat ir malka. Ja malku tu gribi savākt, sazāģiem klucīšos, ja,
skaldīšanas pakalpojumu vēl nepiedāvājam. Ja. Es domāju, ka viņiem būs izdevīgāk pašiem to darīt. Paņemt vasu kaimiņos. Paņemt vasu vai janku, jā, vai ko. Vai pašam saskaldīt fiskultūru. Ne? No. Bet jā, tas ir viss runājums. Ir bijis kaut kāds tāds arborismā, kāds koks, kurš saka, nē, šo mēs nedarīsim. Šis ir varbūt nepareizi, vai šo es negribu zāģēt, vai ir bijis kaut kāds koks, kurš saka, nē, šis ir pa bīstam. Ir kaut kādi gadījumi bijuši? Nē, es tikai pasaku to, ka ja nav viņi dabūjuši atļauju no pašvaldības vai no mums neesam sagatavojuši arborista atzinumu to, ka koku var zāģēt. Līdz tam brīdim es nezāģēju to koku. Bet tā jums nav nekad pateicis, nē, vai šis pārāk bīstam vai pārāk sarežģīti? Nē, visu staigā cena. Tirgu jau tu izdarīsi deju ko. Ņem krānu, ņem krāniem, cēl nost to koku. Vienalga kā. Bet visur atdurās jau cenā. Jā. Es izrēķinu to, ka man samaksāja darbiniekiem un aprīkojumu lietošana izmaksā tik. Un peļņa, piemēram, tie 10%. Ja viņš domā, ka tas ir par dārgu, tad lūdzu, tev ir iespēja, tirgus ir liels. Tu varētu vērsties pie cita, jā, bet es, piemēram, ko es saku, es vienkārši atbildu par kvalitāti. Jā. Ja man ir svarīga kvalitāte, ja tu atnāk cilvēks saka, bļāviens, jūs ko esat izdarījuši? Jā, man jau apbīdināja tas, ka mēs neesam izdarījuši to darbu līdz pilnībām, galīgam rezultātam. Baigi forši, ka jūs nebaidieties uzņemties nevienu objektu. Bet tas pie elektrolīnijām arī ir strādājuši. Jā, un es vienmēr saku klientiem. Man liekas, tas ir bailīgākais man priekš manis būtu. Nevajag jūs karties klāt vadiem. Tas ir mazs risks, jā. Es nesaku, ka tas ir augsts risks. Bet vienkārši brīži, kad saka, atslēdziet elektrību un kaut ko tad darīs. Es saku, nē. Mēs varam izdarīt tāpat. Nevajag to visu, kā saka, to sarežģītu, visu to procesu. Mēs varam to vienkārši izdarīt attiecīgi nedaudz ilgāk, pa maziem gabaliem, neriskēt tā un nozāģēt to koku vai zaru. Ja tā elektrolīnija tur ir, visu var izdarīt. Kas ir bijis tas pats sarežģītākais vai interesantākais tieši arborismā, kaut kādā koku atzarošanā, zāģēšanā? Nav bijis tā, ka uz māju noliecies vai kaut kas tāds ļoti sarežģīts? Tagad bija tā vētra pagājušajā gadā, tad arī mēs cēlām nost, kur bija pirtiņiem 5 centimetrus guļbūva bija sasvērusies pat. Un tad mēs ar ankratiem, jo nebija jau pacēlē, nekā nebija tie brīdī, jo visi bija aizņemti. Ne krāni, neko nevarēja dabūt tajā situācijā, visi bija reāli aizņemti, jā, tiešām. Un tad mēs nācām no situācijas, teicām, ok, mēs izdarīsim to, un tad 2 dienu laikā mēs divatā ar kolēģi nocēlām no to koku. Sanāk, ka viņš pēc akta sistēmas vēl bija palicis, bet bija tā kā aizlūs. Tas bija kaut kāds ozols liels, jā? Jā, ozols tas bija. Jā, ozols, un es pabrīnījās, ka viņš ozols diezgan stiprs, viņam sakņu sistēma ļoti liela ir. Un viņš bija jāuzkrits uz guļbaļķu mājas, un tad mēs par lēnām, par daļiņām, par zariņiem, par klucīšķiem, stūmām lejā pa jumtu tos zarus un klučus. Un pēc tam pašās beigās tas brīdis, kad koks ir palicis uz mājas, mēs ar dankratu pacēlām augšā un tad atzarojām līdz galam to visu. Baigā atbildība īstenībā uz jumtu, ka viņš sagāzies, tu jau vēl vairāk visu var sačakarēt. Jā, viņš var sanākt tā, ka tas koks var pilnībā uzgulties, jo ja viņš kaut kur vēl tā kā turās pie saknes sistēmas, ir ok, jo viņam vēl tas viss svars nav tā kā uz to māju. Ir bijušas situācijas, ka vispār mājai pilnībā uzgulēs virsū, bet mājai vispār nekas nav noticis. Varbūt nomainīs 2 loksnes, tur ranīlē un ok būs. Kur tieši vairāk darbs arborismā vai industriālā alpinismā? Zinot, kas man tagad ir nākamgad, tad es domāju 50-50. Jo sezonāli gan alpinismā, gan arborismā ir daudz darba. Alpinismā ir iepirkumi un privātpersonām daudz darbus veicam. Alpīnisms, arborismā es teicu. Ne? Alpīnismā ir vairāk, kas strādā ar uzņēmumiem, jo pārsvarā man jāpalīdz uzņēmumiem. Tur ir cits izcenojums un viss savādāk ir. Vai industriāls alpīnists vienmēr ir dārgāks nekā strādāt ar pacēlāju? Tas ir jāizsver. Ja mēs alpīnisti varam to izdarīt daudz ātrāk, tad tas pacēlājs par 600 eiro no jāņem. Jā, piemēram, ir tas pacēlājs, tas lielais, kas ir, tur viņam, cik tur viņš kāja, neceros tagad precīzi kaut kādus 30 ar kaut ko metrus. Un viņš šeit 600 eiro dienā to patērē, plus vēl tur ceļš. Viņš tev uz 1 dienu. Un tu atbrauc cilvēks, izdara to darbu. Varbūt 1, varbūt 2, jā. Bet viņš sanāk ir ietaupījis, es domāju, ka pietiekoši naudas. Un tāpēc es saku, tas objekts ir galīgi jāizsver tas objekts. Katrs objekts ir savādāks. Tāpēc es braucu katru reizi uz objektiem un apskatos. Pilnībā visus objektus skatos. Jā. Un koku, protams, es nebraucu tur uz Valmieru apsakot. Jā. Tur man vajadzīgs ir bildes no visiem rakursiem.
Tad vajadzīgs ir apkārtmērs, un tad es varu noteikt to cenu, vai viņš ir jākopja vai jāzāģē, vai tas ir ozols, vai tas ir bērs, vai kas. Jo tas izcenojums katrai lietai atšķirās. Jā, un tāpat arī visur pacēlē nevar tikt, vai ne? Tieši tā, pacēlē nevar visur tikt, un tad jau ir vienīgais veids ir alpīnisti. Vai lietas tālēš, bet cik tas patērēs laiku, jā. Un katram, kā mēs zinām, sezonā laiks ir ļoti visiem svarīgs, visiem uzņēmumiem. Tāpēc jau mēs alpīnisti uzkāpjam, uzliekam virves, nolaižamies, izdarām darbu, braucam mājās. Visi. Varbūt var pastāstīt kaut kādu arī, kas ir bijis tāds alpīnisms pats interesantākais. Es redzēju, jums tur diezgan daudz tie objekti. Te jūs uz baznīcas jumtiem kaut ko darījāt, te jūs krāsojāt tiltus un vēl tas Bauskas tornis, kas man vienmēr palicis atmiņā, kur jūs divi tā strādājāt, kas bija iespaidīgi. Cik augsts bija tas Bauskas tornis? Neceros, man liekas, kaut kā 28 metri bija. Jā, man liekas ļoti augsts. jā, viņš tā liekas. Bija augstu, bija interesants objekts, kad bija jālien cauri viņam, es pats vēl līdu cauri. Tas bija viens no pirmajiem tādiem iespaidīgākiem, ne? Jā, es pats līdu cauri, man tajā laikā bija aci iekaisus un bija traki, es vēl saules brillēm pēc staigāju. Un, tad es izlīdu cauri pa tādu sapūšiem armatūras tieņiem, jo iebraukt krāns tur nevarēja, jo bija ļoti mīksta grunts tur blakus. Un tad es izlīdu cauri, jo tev jau ir tas jāsaprot, ka cilvēkiem, kad alpīnismā ir jādabūna virves augšā. Ja, tagad mums ir arboristi, ņemoties, es esmu sapratuši to, ka mēs varam uzšaut ar kaķeni vai ar ko. Ja. Tas alpīnists palīdz arī strādāt, arborists palīdz tev alpīnismā strādāt. Un tas foršākie tie objekti bija tas ko tu saki. Ja. Bauskas vecā alus darīja tavā skurstenis. Tad bija baznīca, kur mēs ģimenes novadējus taisījām. Kas vēl tāds ir, laikam jau pārējie tādi zina. Vēl bija interesants, bija Jēkabpilī, mēs tilta balstiem likām atzīmes, lai zinātu, tagad īpaši būs ļoti noderīgi viņiem zināt, kāds ir līmenis. Un tās vietas mēs krāsojām, lai viņiem varētu redzēt un saprast, cik dienas laikā līmenis paceļās ūdens tiltnē. Tā bijis, kad tu strādājies augstumā un tev liekas, fakt, man tagad ir bail. Tūlīt kaut kas būs. Katru reizi bail. Katru reizi? Tu nebūs nepievad pie bailēm? Zini kā, ja tu nebaidīsies, tad nokritīsi. Zini kā, ja tev nebūs tas baļu instinkts, ja, tad tu darīsi pāri. Tu iesi pāri tam slieksnim, ka tu jutīsies droši. Ja tu jūties droši, ja tu pieļauj kļūdas. Un tāpēc tev vajag vienmēr baili pārliecināties 3 reizes, vai tu esi pareizi pieāķējies, vai tu esi salicis visu aprīkojumu, ja, vai tu, tas ir jādara. Tam vajag būt, tām bailēm ir jābūt. Ja tu, protams, ir tās pārāk bailiskās sajūtas traucē tev darbam. Jā. Kā tu viņus pārvari? Jo daudz ir tādi, kur viņi nekādā gadījumā nekāps augstumā. Viņi nevar saņemties. Tu varbūt smiesies, bet klientam es apsolīju izdarīt darbu, bet es pateikšu, ka man ir bail. Tur jau tas tā nestrādā. Ja tu esi tas aroda speciālists vai tu esi reāli speciālists ar visām apliecībām, un tu vari to darbu izdarīt, tad tu nevari teikt, ka man ir bail. Vai, protams, tu klientam nekad neteiksi to baili, vai ne? Bet jābūt tām bailēm, jā. Un es domāju, ka tas vispār ir normāla lieta un normāla praksa, jebkuram alpīnistam, jebkuram arboristam, kas tur iekāpjas augstumā 30 metru vai 25 metru augstumā. Es atceros to Bauskas torni, ka jūs rāpāties pa iekšu tam skursteniem, un tur viņš šūpojās. Viņš teica, ka arī tām kāpnēm viņas plīsa nost arī kaut kādās vietās, vai ne? Jā, bija tāda situācija. Labi, īstenībā to jau var tā stāstīt, kā agrāk bija. Tagad jau viņš vienkārši uzšaut augšā virvi un viss. Ja viņš tā kā augstu uzšautos. Nē, uzšaujam. Mēs varam kaut kā 50 metru uzšaut augšā. Jā. Mēs varam vienalga, cik iepumpēt to gaisu, uzšauj mazu bumbiņu augšā. Agrāk nebija tāds, bet es domāju, ka diez vai, ka mēs tā darītu, jo viņam jau nebija kur aizķerties. Viņš bija vienkārši augšā, tu pārmet virvi, viņam ir risks, ka tu kāp augšā. Viņš noslīd lejā. Filmās, kur āķi pielikt virvē un tad aizcerās. Var jau darīt tā, bet cik viņš pa forši ir aizķēries, ne? Tas jau tikai filmās rāda, ka viņš tur viens āķīts ir un Nē, ir tas papildu aprīkojums, piemēram, alpīnistiem, ko es arī vēl gribu iegādāties, kad tu, piemēram, no koka uz koku pārēji. Tev ir āķis, piemēram, tu pārmet otram kokam, ar to koku, ar to virvi tu pārāķējies un aizvelties līdz tam otram kokam, lai to nebūtu tur jāšūpojas, tā kā tarazānam un laiks jātērē. Ja? Un tas ir tas moments, kad tu kopi, piemēram, pārkus vai kaut ko tādu, jo tāda situācija bijuši. Vai, piemēram, ir aleja kāda, kur viens pēc otra koki ir. Tad jau tu diezgan tuvu viņi ir, tad jau tu forši var pārēt. Ja tu garāka virvi, jo augstāks punkts, tad tu vienkārši aizēji uz to koku, kur tu vēlies būt. Domā, tās visas iemaņas, ko tev pielietot savā darbā, tu varētu izmantot, piemēram, kāpjot kaut kādos kalnos vai kraujās? Nē, es par to domāju. Nē, tur ir pilnīgi cits strādā mehānisms. Jā.
Pirmkārt, arī jāsaprot industriālais alpīnisms un alpīnisms pilnīgi kaut kas cits. Jā, tu tās iemaņas jau varbūt saproti un tā tālāk, bet alpīnismam ir industriālam alpīnismam, ko Latvijas darba aizsardzība prasa, ir jābūt 2 virvēm. Jā. Tas ir tā atšķirība. Alpīnistam ir viens. 2 virvēm. Tāpēc, ka tā ir drošība. Viena virve, ja tev nogriežās, tu paliec, vai sagriež, vai kaut kas notiek, situācija kaut kāda. Tad tev ir otra virve, pie kuras tu paliec. Un tu izdzīvo. Tas ir tas moments, kad apdrošinātājiem vispārējais ar to apliecību, kāpēc ir vajadzīgi. Ja? Saprot to, kad ir tu esi viss. Es domāju, mēs vienā brīdī varbūt iztraucēju. Tad man ir viena virve, man kaut kas notiek, apdrošināšana nesadz, viss tu paliec tā kā nulē. Protams, jo tev ir apliecība. Kas vēl jābūt ķiverē, jā, kaut kas vēl? Nu jā, ķiverē viņa vajadzīga kaut kas krīt no galvas, tu tur nesavainojies vai kaut kas tāds, jā. Es nokrītu, man ir 2 virves ķiverē, bet nav 100. Es vēl nedomāju apdrošināšanu naudu. Nu, tur jāskatās, ja es neesmu darba aizsardzības speciālists. Protams, man visi darba aizsardzības dokumenti ir sagatavoti, tagad to jāpārstrādā, jauns gads sācies. Un tās niansītas noteikti, ka tā arī ir. Jo, ja tu neievēro darba aizsardzības likumu, tad tu neievēro attiecīgo likumu, tad tev sākās paša vaina. Jā. Un tad jau skatās, kurš vainīgs. Varbūt es nenodrošināju cimdus kā īpašnieks. Un, ja, piemēram, ir pieļāvis pats kļūdu darbinieks, tad viņam jāatbild par savu risku. Kā tu uzraugi to visu, lai tiek ievērots? Jo tu kā uzņēmējs, tu jau visu laiku neredzi, ko dara tavu darbinieku. Dažreiz, ka viņi aizbrauc vienu pašu uz objektu. Pagājušajā gadā tas bija rets gadījums, ka es pats nebiju objektos. Šogad es mēģināšu tādu lietu piekopt, jo grūti ir menedžēt, darīt pašam. Tu vari aiziet gulēt, jo man liekas tāds risks, ja kaut kas viņiem notiek, uzreiz arī tev var būt liels. Viņi nestrādā naktīs, jau guļēt. Dienas nevar Dienas uzņēmumiem ir reti, ka reiz sanāk. Bet tā, es sapratu, pa ko tu stāsti, bet visam ir savs risks, visam ir sava cena. Tu vari avārijā ciest un tu nomirsti. Jā. Tu jau nevar dzīvot. Bet tāpēc, ja tu ej pa kaut kādiem punktiem, uzkāp augšā, nodrošina virvi, uztaisi pareizi sēnkurus, saliec sēnkurus, pārbaudi, izdari to vairākas reizes, jā, piemēram, 2-3 reizes, un tad tu kāp lejā tai malai un liedies lejā, un tu zini, ka viss ok būs. Jā. Ja tu to neievēro ātri steigā, jā, izdari, jā. Tāpēc klienti vienmēr prasa, cik tu jums tur ilgi tur būs, vai ne? Mums atbraucot uz objektu vajadzīga stunda, vismaz. Ja tas ir attiecīgi, ja nav pat ēnkuri, jāmēģina kaut kādā savādākā metodē, nesaukšu tur žargons, tāpat neviens nesapratīs, jā. Bet, ja nav kaut kāds normāla tā vieta, vide, kur tu var nolaisties, un nav ēnkurs, kur iesiet, ja, tad tur paiet tas laiks, un par to jau cilvēkam arī jāmaksā. Ja, tā darba specifika ir katram atšķirīga. Mūsu sfērā tā ir ļoti svarīgi nesteigties. Tam brīdim, protams, kamēr tu ej lejā un jau sāc darboties, tad jau tu zini, tu tajā savā garā dari to darbu. Noteikti visiem interesēs cilvēkiem, kas varētu būt to potenciāli klienti. Jārunā par cenu. Labi, cipars tieši nesauž, bet apmēram varētu izskaidrot, kādi ir tie cenu kritēriji, piemēram, industriālajā alpinismā. Augstums, sarežģītība, kā tas viss summējās, pēc kādiem kritērijiem to cenu nosaki? Es to pateikšu tagad īsti sezonāli, piemēram, sniega tīrīšana jumtu, un tur ir tā cenu dempings. Jā. Tur ir cenu dempings, ir atrastas firmas, kas dara to ļoti lēti. Kvalitāte viņi neatbild pa lielam, es domāju. Apdrošināšanas iespējams ir, iespējams nav. Strādā cilvēki aploksnēs, un viss notiekās. Un tirgus tiek sačakrēts. Viņi ļoti vienkārši. Un tas pats ir līdzīgi ar iepirkumiem. Tur jau ir tas pats. Sākumā, protams, lai tu tiktu iekšā, tu dempingo cenas, bet uzņēmums, kas ir vairāk gadu pieredzes, uzskata, ka tu jāliek kaut kāda adekvāta cena. Ja manā gadījumā nav daudz darbinieki, man nav jābaro 70 cilvēki. Tāpēc tā cena iespējams ir lētāka. Un es strādāju, fokusējos uz to vienu lietu, man nav 20 objektu vienā laikā. Ja, man ir salikts mēnesim, bet man nav 20 objektu jāizdara dienā. Tāpēc tā cena ir tāda. Un ar iepirkumiem, piemēram, ko es gribu pateikt, tur ir reāli. Tur tagad šogad ir tiešām cenu dempings anormāls. Nezinu, ko cilvēki domā, ka tas ir viegls darbs vai kā, vai vienkārši viņi grib dabūt kaut kādas pasīvas visu laiku ienākumus, jo tas nodrošina tev iepirkums. Tu noslēdz līgumu, tu strādā, un tu zini, ka tev būs pa gadu vismaz kaut kāds darbs. Zemāka cena nenozīmē, ka tev būs kvalitīvāks darbs. Labi, mēs varam ietaupīt, bet, kā teicu, varbūt nevar būt civilā apdrošināšana, varbūt kaut kas notiek. Būs pēc tam pašam jāuztraucas un jāsadz. Otrs, varbūt viņam nebūs nekādas apliecības, viņš kaut ko ne tādu izdarīs. Tāpēc man liekas, nevienmēr viss jāpēt pēc zemākās cenas, bet pēc kvalitātes, kas tiek izpildītas, un arī pēc tās pieredzes. Ja jau tev ir lielāka pieredze, un ja tev, man liekas, ir mazāk
darbinieki, man liekas, daudz kvalitīvāk to izdarīs. Īpaši, man liekas, tādi mazāk uzņēmēji, kas tikko sāk un strādā varbūt mazākā sastāvā, ir uzticamāki, jo viņi patiešām mēģina to darbu izdarīt perfekti, nevis vienkārši tikai pelnīt. Nu, jā, bet tur jāsaprot, ja runājot par arborismu, pēc tam par alpīnismu, tad ir tā, ka iespējams viņš ir arborists, iespējams viņš nav arborists, jā. Bet vai viņš aizbrauc divatā vai vienatā, izdara to darbu, dabūna X summu un aizbrauc mājās, jā, un varbūt viņš nedēļas sēž mājās un viņš ir laimīgs. Bet ir atšķirība, kam tev ir uzņēmums un tev ir saistības, kuras tev jāsadz, vai ne? Apdrošināšanas, cilvēks, alga jāmaksā. Tādā brīdī ieslēdzas tas, ka tev jāsaprot, cik tā summa ir vajadzīga dienā, lai tu varētu visu to samaksāt. Un arborismā ir tā, ka, ja runājam par iepirkumiem un no privātpersonām, tad ar iepirkumiem ir tā, ka tu nevari piedalīties nespeciālisti, kā saka, bez apliecībām. Tur piedalās, tas ir valsts struktūrā, tu nedrīkst būt nodokļu parādi, viss kaut kas, jā, tev jābūt īram cilvēkam, nekādam bandītam, jā, vai kaut kas tāds. Jā. Un tu vienkārši piedalies un tu zini, ka tu to darbu izdarīsi. Bet tad, kad darbu veiks, tad jau tu nezini, kas to darbu darīs. Vai viņš būs arborists certificēts vai nebūs, jā. To jau neviens nepārbauda. Es tā domāju. Bet, kas ar privātpersonām saistībā, jā, tad tur ir savādāk. Jā. Es nezinu nevienu klientu, kurš man paprasīs, vai man ir arborista apliecība. Jā. Tad viņš vienkārši prasa cenu. Jā. Viņš redz vienīgais, ko manu mārketingu, kur es esmu darījis darbus, un tādā veidā viņš uzticās. Jā. Tas nav bijis tā, ka tu pārņem kādu citu arboristu vai alpīnistu darbu. Jā, man ir tā, ka es esmu vienmēr šokējies par to, kad man gadā vismaz 20 klienti. Jā, vismaz pagājušajā gadā 20 vismaz klienti man teica, ka mums bija atbraucis, bet vai es necēju klausulu. Bija atbraucis, solīja, bet necēju klausulu. Kāpēc tā? Necēju klausulu vai apsolu, vai vienkārši neatbild vairāk. Es nezinu, kāpēc. Tāpēc, ka varbūt viņi ir sarežģīti objekti. Zini, kā ir citreiz, lielākoties laikam, ka jā, varbūt viņš ir sapratis to, ka tas Vasija vai Janka neizdarīs to tak vienkārši. Viņš nevarēs nolaist to koku, jo kaut viņš bišķīt sasvēries jau uz māju, tas jau ir bišķīt risks. Un viņš redz lauku, domā, ka būs ok, mēs tūlīt tam nolaidīsim trīšu metodēm vai respektīvi viņš iesiesim un būs. Bet tur bija šī arī jāmācās fizika, jā. Ko tu vari pārlaust uz otru pusi, ko tu nevari pārlaust uz pusi. Vai tev jākāpj augšā kokā, vai tev nav jākāpj augšā kokā. Jā. Tas ir tur jābūt pieredzē un iemaņām tam visam, lai tu to varētu izdarīt. Un tad jau tur veidojas tā cena. Jā. Atbrauc un tu izdari to darbu un saki, klients, jā, mums atkal solīja, bet neatbrauc. Jā. Tajā brīdī man nav bijis neviens klients, kad viņš saka, es tev neesmu savzvanījis, es tev cik ilgi jau meklēju vai kaut kas tāds. Jā. Tā ir tā kvalitāte. Tas jau nav tikai darba veikšana, tā ir komunikācija. Kādu kļūdu neizlabojas aiz kāda? Zinu, ka arborismā ir ļoti daudz kļūdas. Varbūt privātajiem mazāk, bet ar valsts struktūrā, kur sadales tīkli, kopi liepas, jā, tur ir drausmīga situācija. Liepas ir kā, ir formētās un neformētās liepas. Jā. Tu atļauj augt kokam, un tu jau viņu sāc jau laika gaitā ātrāk, kad jau viņš aug, iekopt viņu kā punduru, tā kā liepa, jau bez mazai, tās mazās liepskas. Jā. Un tad jau ir tā, ka pareiza kopšana ir veidot viņam to mazo vainadziņu, jā, bet atbrauc detu, kas ir kaut kāds vinēts konkursā, tā kā arborists, viņam jau vairs nav variantu. Viņam ir kaut kā jāizveido tas koks, bet ir brīži, kad ir tās firmas, kas nav pat arboristi, vienkārši nozāģē. Kā stabuņi atstāja un viss, un kas tur var augt, tur nekas var augt. Viņam ļoti daudz mazi dzinuļi un viss, nekāds tur formējums vairs nebūs. Jā. Un tā viņš lēnām tur jau sāk sniegt, pūve metīsies iekšā, un trupe un vispārējais. Jā. Tā kā ir bijis situācijas, jā, bet privātajiem mazāk. Varbūt, man liekas, to jautājumu vēl kārtīgs nedabūju atbildi. Cenu kritēriju. Tātad kā apmēram cena tiek noteikti, kad tu aizbrauc uz objektu, skaties tā, ok, tagad es rēķinu augstumu, darbinieku skaitu, pēc kādiem kritērijiem tu izmēri to cenu un pasaki klientam. Jā, protams, pēc darba apjoma, ja runājam par arborismu, tad darba apjoms, ja koks ir jāsavāc vai nav jāsavāc, vai respektīvi viņš ir jākop, tad pilnīgi katram savādāk izcinājums, tāpēc arborisms ir ļoti plašs tās, piemēram, es gribētu uztaisīt tādu cenu lapu sev arī, ja, pēc kuras varētu vadīties, bet viņi ļoti grūti uztaisīt. Tā, ka ir ļoti daudz faktoru. Koks, atrašanās vieta, darbs, kas tev jāizdara līdz galam, vai tev respektīvi tikai jānogāž koks un tur paši saimnieki tiks galā. Ļoti daudz pozīcijas, kurās tev jāsaprot, kas ir jādara, un tad tu nolāc līdz tam cenai. Un tad ir nākošais etaps. Alpīnismā ir tā, ka
Tur pārsvarā ir skaties, cik tas laiku patērēs. Tur ir stundas likme. Jo ar alpīnismu, ja arborismā tu vari pateikt un izreiz pateikt cenu, ja? Tad tā ir tava problēma, ka tu ilgi veic to darbu. Ja cilvēks ir pateicis tādu, tu nemainīsi. Tagad pēkšņi 200 eiro vairāk, zin, kā būs. Un šī, kāpēc? Zin, kā mums tur baigi sanāca. Kasieks, un mēs tur veiksim to darbu. Mums sanāca bišķi ilgāk to darbu izdarīt. Bet alpīnismā ir tā, ka tur ir tā, ka tu rēķini vienkārši apmēram, cik tev tas laiku patērēs. Nu arī, protams, visi grib zināt cenu. Ne jau to, ka tu izdarīsi darbu un pēc tam pateiksi, man te vajadzētu 100 štukas. Ja. Nu, tā jau neies krastā ne ar vienu pasūtījumu, vienmēr ir cena aptauja. Ja. Piemēram, pie šūnas hermetizācijas, ja, kur šūnas tiek taisītas, tad tur ir vienkārši metru cena, piemēram. Ja. Nu, krāsošanas darbs tur ir kvadrāta cena. Ja. Vai arī objekts montāžas darbi, tas ir, kur tavi faktori citreiz neiespaido, ir stundas likme, tāpēc, ka tur krāns strādā, viņš aizkavējās. Ja tu esi speciālists uz vietas objektā, tu patērē savu laiku, to maksā algu. Ja. Tajā brīdī tev vajadzīgs ir stundas likme. Ja. Un tad tu atšķirīgi tā arī dala tās visus objektus. Pa kritērijiem beidzot man ir skaidrs. Vienīgi, kad es parasti izvēlos pakalpojumu, es vienmēr skatos mājaslapā tās cenas, man baigi vienmēr interesē. Un būtu īstenībā forši, kad, es nezinu, varbūt tas ir mans ieteikums tāds nākotnē, ka mājaslapā varētu redzēt cenu no. Jo, kad es skatos pakalpojumus, bieži vien pat nezvanu. Ja es neredzu man cenu apmēram, cik tas varētu būt, lai es varētu pa maciņam vai neatļaušos, es nemaz nezvanu. Bet man patīk tā, ir cena no, apmēram zināšu, kas tur kā tur manevrēs. Es tev vienīgais, ka varu pateikt tādu cenu, kuras es redzēju ar maniem konkurentiem, ir salmu frēzēšanai. Eiro līdz 2 eiro pa centimetru no diametrā. Ja? Man liekas, forši, ja tu varētu tā mājaslapā kaut kā izdomāt, kā tās cenas vieglāk parādīt kaut kādā. Bet tu saproti, kāpēc to darīt. Ja tu, piemēram, tu esi mans konkurents. Es salieku savā mājaslapā savas cenas. Tu esi dabūjis cik klientus? Iespējams 0. Ja vienīgais tev nesi ar savu pieredzi parādījis kādam. Ja? Jo tas nākošais klients taču apstāst, piemēram, tos konkurences vai kādas tev cenas, viņš paņem procentus, cik tur mazāk, viņš ir dabūjis objektu. It kā, bet man liekas, ka katrs cilvēks, ka izvēlās cilvēku, pie kā strādāt, viņš skatās kāds cilvēks un kāda viņa tā pieredze. Ja, piemēram, kaut kāds Vasilijs tagad piedāvā zemāku cenu, bet viņam nav pieredzes, viņam nav varbūt tāds aprīkojums, es jau viņu neizvēlēšos. Es tev pēc pieredzes saku, ka tā nenotiek uzņēmumam. Tas notiek lielākoties ar lieliem uzņēmumiem sadarboties, viņam neinteresē īpaši. Bet ar privātiem jau tas līdzīgs stāsts, kad viņiem jau ir svarīga cena. Ja tu pateiksi 500 eiro, es saku, piemēram, kaut kāds kociņš jānozaļ, ja 30 diametrā koks, ja, un tu saki, man vajag 500 eiro tagad, ja. Viņš saka, paga, kāpēc? Ja, kā tā cena? Uzplauka, ja, kā? Viņš saka, man reku, te atbrauks nozaļ pa 150. Ja, vai pa 100, vai man rekur, tu vispār var nolaist pa taisno, jums atbrauks 20 minūtes. Ja. Tad ir tas, saproti, jābūt jau kaut kādam tam pamatam, kāpēc tā cena tā veidojas. Tad tu klientam skaidro, ja, šis maksā X, šis maksā X, kopā mums sanāk 3X. Ja. Bet katrā ziņā es tāpat to darbu novērtēju, jo tas darbs ir augstumam un bīstams. Es domāju, tāpat tas nevar maksāt tā kā nopērk ārumsēriņu maksimā. Tāpēc jau nav izcenojums. Tāpēc nav izcenojumi. Jo katrs objekts ir unikāls. Katrs objekts ir unikāls, jā, kā tu saki, un viņš ir ļoti interesants. Katru dienu mēs esam jaunā objektā. Protams, ja tur nav vesels parks jākopja, tad ir bijuši tāds reizes, ka mēs pat 10 dienas braucam uz vienu objektu, vesels parks mums ir jākopja. Tagad varbūt uz brīdi iedomāsimies, ka tu esi cilvēks, tev ir privāta māja, un tu skaties, ka tev koks jau ir pilnīgi viss savs zari un jau apdraud tavu ēku. Kā tu meklētu savu piemērotu arborismu? Kādi tie kriteriji būtu, ko skatītos? Zini, kā ir pirmais komunikācija. Tagad tikko dienas vai apakaļ man bija situācija, kad tu gribi, piemēram, kaut ko nopirkt vai tu gribi, lai tev veic pakalpojumu, bet tu runā ar viņu un tu redzi, ka tur nebūs. Tur nav komunikācijas, tur ir briesmīga attieksme pret tevi. Ja? Tu liecies tāds, ka, saprotu, tu esi speciālists. Jā, tu esi speciālists, tu esi savu arodu liepratējs. Ja? Bet komunikācija ar cilvēku, man primārais ir tas, ko es skatos. Ja? Tāpat arī klienti citi saka, ka tur jau sāk cenas mest lejā, ka tu neesi vēl atbrauc uz objektu. Ja? Tas jau ir nekaunības kā angals. Ja? Tad ņem. Vai īrē no manas aprīkojuma, kā augšā. Ja, vai izvēlēs citu savu arboristu, kurš tev izdarīs to darbu. Varbūt par to pašu summu, bet tas negarantēšu tās visas sekas. Ja.
Okay, viņš varbūt izdarīs un neko neizdarīs. Viss būs labi, viss čikiniekā. Ir viss kārtībā. Tas ir tāds tirgus. Jā. Cits liek cenu, ka viņš viens pats strādā vai paņēmis palīgu. Cits strādāja, tāpēc, ka viņam ir uzņēmums un viņš par savu risku atbild. Labi, tagad iedomājamies, nekam tā māja, tas koks vēl projām šķīps. Es uzvadu 3 arboristiem, un viņiem visiem ir tik laba komunikācija. Kas ir nākamais kriterijs, ko es skatīšos? Starp viņiem 3. Protams, tā būs cena. No. Tā būs, protams, cena, un bišķī tas paskatītos pa viņiem, kādi viņi sociālos tīklos, vai no sūdzības, ja, visas googlē, ja, un tā tālāk. Un tādā veidā jau sapratīšu, ja, kuri būs tie līderi man. Ja. Ja, piemēram, arī vienāda cena būtu, ja. Nu, tad viss, kurš tev labāk patīk. Ja. Neskatos pieredzi, varbūt aprīkojums, tas nav svarīgi. Es domāju, ka aprīkojums ir svarīgs, bet tas aprīkojums to var izdarīt ar visādu aprīkojumu darbu. Es tev godīgi pasaku, ar alpīnistu aprīkojums arī var nozaģīt koku. Jā, bet tā ir tā darba ātrums un efektivitāte. Jā. Kas man ir svarīgi. Jā. Ne, protams, ātri un kvalitatīvi neiet kopā. Kā es kādreiz teicu, man likās, ka nebija tā devīze ātri un kvalitatīvi. Jā. Bet tad tu sāki laika gaitā saproti, jā, kā tu vari dabūt kvalitāti, ja tu izdarīsi to ātru to darbu. Tu varbūt vari censties darīt ātri, kvalitatīvi, jā, jo tas jau maina ne jau darbinieku algu. Tas maina uzņēmuma attīstību, kurš veicina algu arī darbiniekam. Manuprāt, tavā nozarē arī savā vispār, ļoti svarīga tā pieredze. Jo man liekas, es pastos, ka, es tev aiziet tajā mājaslapā, es redzu, tu esi darījis tik daudz darbus, visādas bildes ir pierādījumi. Un es tam cilvēkam kā vairāk uzticos, ka viņam ir pieredze, viņš ļoti daudz objektus apstrādājis, viņš bijis daudzās situācijās, kas veido kaut kādu profesionalitāti, jebkurā situācijā. Man liekas, tas ir diezgan svarīgi, ne? Kāda doma? Nu jā, protams, kā uzņēmumu sākoties ir ļoti, ļoti grūti, to jau nav nekādas pieredzes. No zila gaisa izdomājis, izmācījies, un vai būs arborists un būs alpīnists. Jā. Tas ļoti, ļoti sarežģīti. Tas sākums tāpēc bija tāds, ka darīt, nedarīt, jā, pamest visu, ja redzi, ka tu strādā nenormālos mīnusos, jā, tu nevari izdzīvot. Jā. Protams, sākumā uzņēmumi pelna tikai darbinieki, jo tev vajag ieguldīt. Un tagad jau es varu pateikt, ka tu jau sasniedz to limitu, ka tu tikai mēģini savu uzņēmumu celt kvalitatīvi, lai tas būtu ātrāk veicamais darbs, būtu izdarāms ātrāk, lai tu vari pelnīt tādā veidā vairāk. Jā. Tu izdari 10 objektus, nevis, ka tu izdarīji vienu koku 2 dienas zāģēji. Jā. Nu, tādā veidā tu vari ietaupīt naudu un laiku un arī resursus. Jā. Ja ir objekti, kur pat man strādā 4 cilvēki, jā. Bija tests, es uztaisīju testu, jā. Man bija 3 cilvēki, man likās ir ok, es pats strādāju, arī viss bija labi, bet tu saproti, ka kaut kāda pozīcija sāk libot. Ja, tur zaru savākšana, redz, ka tu nespēji savākt ātri zarus. Visu to jāliek viens cilvēks klāt. Ziema, piegursti, ātrāk sals, -20 grādi, faktori visādi. Ja. Un tu izpūtēji tās rokas sildīt, ja, pa laikam, jo tu esi pārsals, ja -20 grādi. Bet klients grib ātri nozāģēt tos kokus. Viņš saka, man liekas, ka tūlīt uzgāzīsies. Viņš dabūjis atļaus, davai, zin kā ātri. Protams, mēs nākam pretī un zāģējam arī tos -20 grādos, un tas aprīkojums viss salst klāt, un viss pārējais ļoti sarežģīti. Jā. Bet tā arī tu lēnu garu saproti, kā tev jāstrādā. Ir. Lai to katra diena būtu produktīva. Lai tu nenostrādā cilvēku tā, lai viņš nākamajā dienā strādā tikai uz 30%. To vajag, lai viņš katru dienu strādā uz 100%. Nemainot, protams, kaut kāds ārējos faktors, viņa labsajūta. Pirmā jautājuma, kāpēc īstenībā es izvēlētos tevi, ja man būtu gadījumā kaut kas ar koku vai problēmām, kaut kādām. Pirmais, man ļoti patīk, kad ir mājaslapa, ir tas viss biogrāfiskais, visu var redzēt. Tas, ka tu vismaz esi kaut kur sociālos tīklos, un kad patiešām, kad tevi runā, tev ir tā pieredze, tev objekti, viss ir sakrājies. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Man pat es būtu gatavs maksāt bišķi dārgāk, bet es zināju, ka tas cilvēks patiešām ir darījis to, un viņš noteikti tik zilā man māju, un tas koks neuzgāzīsies. Tāpēc... Tu esi labs klients. Jā. Tu esi labs klients, tu esi izsvērs. Ja man ir ļoti svarīga tā kvalitāte, man liekas, to varētu sniegt. Es ceru, ka nākotnē tas vēl vairāk mainīsies, un cilvēki tiešām ies uz to kvalitāti. Nē, ir klienti ļoti daudz, kas tiešām man atkārtoti zvana un saka, ka ļoti forši atsauksmes atzīst, raksta un visādās lietās, un visi forši. Bet ir klienti, kas to nesaprot, viņiem vienkārši svarīgi cena un izdarīt to darbu pakalpojumu visu, un aizmirst visu, eju tālāk darīt lietas. Tev nav tā bijis, ka tu esi uzkāpis kaut kur augstumā un saproti, tūlīt būs ziepes, es vairs nezinu, ko darīt. Visu to skritīšu un tev pārdomā visu, nezinu, savu mantojumu un visu pārējo, kas pēc tevis paliks. Ja man būtu liels mantojums, tad pārdomāt. Tajā situācijā
Ugunsdzēsējos arī tā bijis. Tas ir risks ļoti, un adrenalīna deva ļoti liela. Tajā brīdī tev jānomierinās. Man ir bijis tā, ka es uzkāpu kokā, man vienkārši kājas trīc, un viss tur vienkārši drēb. Tāpēc, ka es noguris, pārguris. Esmu ne jau no tā, ka man ir bail, bet no tā, ka man jau kājas netur. Un tiešām tas ir fizisks darbs. Varbūt vēl sākumā tu nemācīji pareizi vēl tās darbības veikt. Bet tad jau tu vienkārši apstājies, nomierinies. Tu jau esi piesaistējies. Protams, ir gadījums, ka tu tur karājies pie viena zara, bet tā jau nepareizi. Tā jau darba aizsardzība. Nevis darba aizsardzība, bet darba tā ētika, kur tev jāievēro 2 punktu sistēma. Tev jābūt 2 punktos visu laiku. Gan alpīnismā, gan arborismā. Kāpjot vienīgais, ka tu kāp augšā pa virvi kopšanā, tad tu esi uz vienas virves. Bet tajā brīdī, kad tu jau jūti, ka tu vari, tu esi. Tāpēc, ko es teicu, alpīnisms un industriāls alpīnisms tā arī nepabeidz. Atšķirās. Ja alpīnismā tu strādā 2 virtēm, kur to prasa valsts, respektīvi darba aizsardzība, tad alpīnismā tu kāp par 1 virvi. Un, ja to pārgriežās tā virve, tad tu nokrīti. Bet, cik es runāju ar cilvēku, kas ir ikdienā kāpj un brauc uz Itāliju un uz vairākām valstīm kāpt, viņš saka, ka nav bijis tāds atgadījums, ka tev, piemēram, virve pārgriežās, un tā klīns nav bijis tāda. Varbūt es kļūdos, un citi teiks, ka ir tā bijis un tā tālāk, bet nav bijis tāds atgadījums viņiem, piemēram, personīgi, ka būtu tik asa tā virve. To prasa, tu vari kāpt ar 1 virvi. Bet mūsu likumdošana to. Un arī, es domāju, Eiropā visur, kur normāli strādā 2. Es esmu redzējis ar 1 virvi, ka viņš laižās lejā no 60. stāva apmēram. Bet tas ir ekstrēmists. Tāpat es redzēju, ka ir tie trakie, kas pa daudzstāvieniem kāp augšā bez vispār nekā, ar rokām un necaur tām šķirbām. Nezinu, kā viņus tur sauc pareizi. Tā ir tava brīva izvēle. Bet tajā brīdī, kad tu esi darba attiecībās, tā ir tava problēma. Tā ir uzņēmuma problēma, ka tev nesi nodrošinājis pareizu kvalitīvu darba veikšanu. Tur tā atšķirība no alpīnisma un industriāla alpīnisma. Pa 1 virvi. Tas diezgan ekstrēmi. Man liekas, diezgan stulbi to neievērot. Primārais, man liekas, vienmēr tava drošība nauda, jo tu vienmēr nopelnīsi, bet ja tu pēkšņi kļūsi par invalīdu, tā būs problēma. Man liekas, nekāda cena nav cilvēka dzīvībai, vai tavs darbinieks, tā nav vērtības. Tur vienkārši ir kosmos. Mēs kādreiz skaties tā augšā un satraucies par savu darbinieku. Ir bijis vairākas reizes, vairāk kas ir pateicis, prātīgs, es ievēro kārtību, tie vārdi jāsaka, lai cilvēks. Zini kā, kad cilvēkam veidojas pieredze tajā darbā, viņš domā, ka viņš ir ērcens, viņš var visu, bet tas jebkuram cilvēkam ir, ka viņš var visu, un tad sākās kļūdas. Viņš aizmirst to, viņš saka, ka šoreiz neuzlikšu to virvi, pozicionēšanos neuzlikšu virvi, kāpšu vienkārši augšā, un kā bija manam kolēģim, viņam bija apkārt kokam, viņš kopa liepu, viņam bija pozicionēšanās virve uzlikta, un viņš sajauca. Tāpēc es nopirku krāsainākas virves. Viņš sajauca virvi ar zaru. Bija lietus, slapjš, virve palika netīra. Viņš pārgrieza virvi ar mazo zāģīti. Un viņš palika pozicionēšanās virvē. Sanāk tā, kas ir tev iet apkārt kokam. Un tur ir tā darba drošība. Viņam bija 1 punkts, un 2 punkts ir apkārt kokam. Un tajā brīdī, kad viņš pārzāģēja to virvi, viņš nokrita no 20 metru augstuma, un iespējams viņš būtu invalīds. Un tāpēc bija laika gaitā, kad tu attīsties, tev ir vajadzīgs tā salikt pa punktiem, kādas tev vajag to kvalitāti uzlabot, lai tas cilvēks vai kolēģis vai kas neriskētu un ieraudzītu. Un, piemēram, krāsainu virvi, tu jau vari no tam situācijām iziet kaut kā, vismaz mēģināt. Protams, ja tā ir tava atbildība, tu pats to izdarīji. Nav jau tā, ka, piemēram, alpīnismā, arborismā viņš izmācās vienreiz pašā sākumā, un pēc tam var nemācīties visu mūžu. Ir tā, ka katru gadu visu laiku vajag pielāgoties? Ir visu laiku kādos kursos, un visu laiku jāapgūst. Tas jo mainās jau arī visa tā kārtība, tā kopšana, visu laiku mainās. Es biju aizbraukt uz ārzemēm, pamācīties, jo katram tas skatījums ir savādāks, un latviešu varbūt gudrajiem čaļiem, nesaukšu vārdos, ir cits skatījums, man ir cits skatījums uz to visu, jo tāda kopšana, koki ir dažādi. Tev ir vienkārši vadlīnijas, pēc kā tu vadies. Kur tu esi redzējis, piemēram, viņš atbrauks, jebkurš arborists, viņš katru koku sakopa savādāk. Pilnīgi savādāk. Viņam, tieši tā. Tu filmē savādāk, es zāģēju koku savādāk un kopu savādāk, Protams, ja galīgā situācija, galīgi tur aplamiet, tad tas jau nav arborists. Galotnes zāģēšana nost, vai tu uztaisi, piemēram, vainagu ievilkšanu, tas, respektīvi, kad tu zaram atvieglo zaru,
vai vainagu atvieglo, un tu pa daudz noņem, ja, un veidojās kokam stress, ja, un tā tālāk. Ja. Tad tas jau ir tava kļūda. Un tam kokam tu pats uztaisīs mazāk mūžu. Nu, tas nav tāds noteikts, bet, ja tu gribi apgūt un kaut ko attīstīties, to nepārtraukti jāmācās. Ja tu nemācīsies, tad tev nebūs izaugsme. Un nebūs jau arī interesanti. Ja es nemācītos un katru dienu negribētu jaunā objektā būt, es jau sen jau nebūtu uzņēmējs. Ja uzņēmēji dzīve, kas ir risks? Arī tavs darbs ir uzņēmums un pats darbs nenormāls risks. Nu, jā. Nu, bet kā es esmu domājis arī pie sevis. Katru reizi, kad mēs iekāpjam mašīnā un braucam, mēs jau milzīgi arī pakļaujam sevi. Man liekas, gadā vairāk nomirst no auto avārijām nekā no alpīnismu atgadījumiem. Man liekas, Jā, bet Latvijā. ja tu saliktu tos alpīnistus, cik ir nomiruši, es domāju, katru gadu varētu vienu ielikt. Tik daudz ir? Jā. Tur, protams, Latvijā tieši? Jā, arī Latvijā, jā. Nē, es tā baigi mazas dzirdēju. Nu, Labi, es neesmu tajā nozarē. jā, tā ir. Es jau nezinu, ko par filmēšanu. Tāpēc, piemēram, alpīnismā ir dzirdēts, un es esmu konsultējies un runājis ar kolēģiem, saviem sadarbības partneriem. Ir, jā, katru gadu, piemēram, nepareizi ankurēšanās ap skursteni, nepārbaudas skursteni. Vispār nekur nav rekomendāts, kur jāķēs ap skursteni. Tu jāķēs pirms ankurs jātaisa tieši, kur ir ankuru punkti speciāli vai ir droša vieta, kas ir siena, jumta, piemēram, konstrukcijas. Jā. Bet, kad tu būvē māju, tad nav kaut kādas eksploatācijā, tu vari nodot māju, ja tu nav kaut kāda ankurošanas vietas tagad jaunajām. Ir, jā. Tagad ir pēc jaunā visiem šitiem te penšuji, ja, ir vajadzīgi ankurpunkti, īpaši noteikti augstums sastāvā. Noteikts augstums mājā jau ir sasniegts, bet arī skatos jau privātu mājām piekop to, piemēram, mūsu mājā mūsu mājā tiks taisīta arī ankura, bet viņi neskaitās tāda ankura. Tas nav domāts, ka tu varēsi pieķēties un nolaisties. Tas ir domāts, ka tu vari staigāt pa jumtu. Tas nav tāda ankura, nav visur domāts, lai tu varētu nolaisties. Ja tur tas projekts nē, tur tāpēc ir jāzina tās lietas. Tu nevari āķēties tajās punktos, kas nav, piemēram, zīmogs vai viņam virsū, vai respektīvi zīmogs vai kaut kāds elements, kas atbilst. Tiešām tas ir ankurs, ir speciāli tāda zīmējuma ankuriņš, ka tu vari ankurēties. Jā. Bet īstenībā tam ankuriem var vajag katru gadu palielinu pārbaudas. Protams. Bet es jau nezinu, cik tas notiek, cik ir katrs cilvēks atbildīgs par savu. Tas darbs vēl bīstamāks. Tu pat nezini, tur forši ankuriņš ir parādīts, bet nav tas tāds 3 gadus, varbūt no ķieģeļiem izauj ārā. Tā ir tava atbildība. Jo, pakalpojumu veicējs. Tas ankurs ir normāls. Tā arī pārbauda. Paņem uzkrīt mašīnās. Pie mašīnas arī ankurēties varat. Jo, zin kā lielā, nekad 70 stāvā ēkai neuzliks ankuru pie mašīnas, jo to cik virvi gara vajag un virves staipās. Iedomājies, cik tev gara virvi vajag. Jā. Bet ja tev ir māja 5-stāvēna vai 3-stāvēna vai kaut kas tāds, 5-stāvēna arī ne, bet noteikti kritiskajos gadījumos jā, bet piemēram 2-stāvēns, 3-stāvēns, jā. Tas jau vienīgi mierīgi pārmet virvi. 60 metrīgo tev ir ankurs lejā, ankurs otrā pusē. Tā kā tu sanāk, ka tev... Kur vietas nevar būt pie vienas lietas, kur vietām būtu atsevišķi, piemēram, 2 virves ir. Jā, katrai vietai atsevišķi. Ja tu esi kļūdījies ar ankuru, un tur redzi, tas atkal tas, mēs jau esam pie rezultātā, ne? Tad 2 virves ir. Tu vienu ankuru pieliec pie normāla, otrs tev slikts ankurs, viens pārtrūkst, tu paliec pie otra. Virvēm arī kaut kādi ir pārbaudījumi, kas gadā jāpārbauda. Protams, jā. Īpaši vizuālie kaut kādi. Jā, vizuālie, tehniskie. Pārsvarā jau ir tā, ka vizuālie tas ir noteiktos objektos, tev pat prasa dokumentu, lai tu uzrādi, ka tev pārbaudīts aprīkojums ir. Jo tas ir savā ziņā varbūt ir nepatikšanas arī pašam īpašniekam vai pasūtītājam, saproti. Viņš jau arī negrib riskēt, ka kaut kas notiksies. Tāpēc ir svarīgi tas, lai viss tiek ievērots. Iet sarunas priekš, domāju, daudziem cilvēkiem noteikti noderēs šī saruna, varbūt vairāk uzticēsies, jo tā viss, kas īstenībā jāzina ik reizi, un tas viss, kas jāuzņemās par to visu aprīkojumu arī kaut ko nepārbauda, kaut ko neredz, šausmas, uzreiz dzīvība vai invaliditātes risks. Jā, katram jau savs risks ir metāla apstrādē, kāds var iespiest roku, zaudēt roku, kāds kāju var paklupt, kāds var sazāģēties ar refleksiju, kāds var to izdarīt, katram jau savs risks ir. Mūsu specifika tas risks ir darbs augstumā. Es tev parādīšu tagad 3 bildes, tad bišķi var paskaidrot, kas tur bija jādara, bet sliktākais tas, ka lielākā daļa arī paskaidroja, piemēram, šo bildi. Jā, tas bija Zīmens novadējis zaļiniekos, jā. Pastāst, varbūt, kas tu tajā bildē redzi? Tur ir mans kolēģis. Mans kolēģis, un tur arī es esmu, jā.
Tad tā ir Tur bija baznīca? augstums kaut kādi 40, 50, 60, bet es neatceros tiešām. Jāskatās pēc virvenes, virs garums, virves jau noteikts garums mums, un tad var apstīt. Es neatceros, kaut kāda varētu būt 50 toču metri bija. Tiem cilvēkiem, kas klausās, tad es redzu, tas ir baznīcas jumts un tā baznīcas paša trīsstūra veida spicīte. Un viņi, ko jūs tur darījāt vēlreiz? Kā ir ēkām, strikti ir jāievēro būvu normatīvi. Ja, Zibens novadējs ir tajā skaitā. Un, ja Zibens novadējs ir pārbaudīts un viņš uzskatīts, ka viņš nedarbojās, viņš ir jāmaina. Un tajā situācijā mēs likām jaunu Zibens novadēju. Kā viņš izstāsta interesants, nekad neesmu domājis, ka tas Zibens novadējis. Nopietni. Tas vienkārši metāla stieple, kas ir novirzīta no mājas, un lai viņš, tas punkts, kas augšā, kad ies par Zibens, viņš ieiet iekšā zemē. Zemē garš pa perimetru. Vai pa perimetru, vai kā es neesmu speciālists tajā jomā, es tikai esmu parasti, mēs ejam kā apakšnieki un mēģinam darbu izdarīt, jo viņi netiek augstumā. Jā. Bet to visu tehnisko lietu mēs saprotam, kā viņu uzstādīt. Un tad viņš novadās zemē. Vienkārši. Tas īstenībā nav tik sarežģīti. Nē, Likās kaut kāda ritīga sistēma, tur augšā kaut kādā kupols, kur... pilnīgi tups cilvēks nevar būt arī alpīnists. Tur jābūt arī kaut kādā... Es tupēs. Jābūt arī kaut kādā ziņā, es arī varbūt kādreiz nezināju, kas ir Zibens novadē, bet vienkārši tajā svērā un visu laiku uz jumtiem un tur tie Zibens novadē vienmēr maisa galva, un tie sniega tīrīšana vienmēr čakars ar viņiem. Tad varbūt pastāst šeit, pēc šo objektu mēs laikam arī pieminējām, ne? Jā, tas bija arī pieminēts, kur bija 5 centimetri sašķiebās Gulbāķu ēka Jelgavā, pēc Vētras Ozols. Tas, man liekas, tāds smagākais varētu būt no arboristiem, ne? Tas ir diezgan grūts darbs, sarežģīts darbs, nav pacēlēs, neko nevarēja dabūt, vajadzēja visu rokām darīt. Un pēc tam Ozols, kas ir smags. Jā, bija grūtākais tas, kad cilvēks skatās, un tas jumts segums tāpat bija jānomaina, bija buktas kaut kādas, bet viņam varbūt vajadzēja kaut kādas 4 sloks nomainīt. Vai 4 sloks vai jaunu Gulbāķu ēka ir atšķirība. Tad, lēnu garu nocēlām to visu, pa galbeņiem zāģējiem. Un slīpumā ir grūti strādāt. Arborismā slīpumā grūti. Un vispār arborists ir grūtāk profesija nekā alpīnisms. Un šeit? Jā, to es arī pieminēju. Jēkabpilī mēs krāsojam tilta balstus. Noteikti, ka viņiem šogad vai nākamgad atkal būs jākrāso, jo lietas tajā lielā plūda ietekmē viņš diezgan ātri var nodzēsties. Kurš no šiem visiem tev ir tāds mīļākais un kurš bija bīstamākais tavā redzējumā? No šiem 3, ko es parādīju. Bīstamākais? Noteikti baznīca būtu 1. vietā, 2. vietā būtu Jēkabpils, tāpēc, kad Enkura punkti nebija 2. tiltam, mēs 2 tiltus krāsojam. Un vajadzēja bišķi noriskēt, lai vispār tiktu, to jātiek ir zem balsta, tā kā balstam blakus jāiet. Bet, kad nolaidies balsts ir parasti pa vidu, mala ir sānā. Tas sanāk tev 1,50 m, tev jādabūna sevi tanī vietā. Šūpojies? Šūpojies, met virvi apkārt un pievelcies. Tev apakšā ūdens plūst. Jums ir kaut kādi īpašie fiziskie treniņi, lai jūs varētu tādas visādas prikals darīt? Tad jāiet uz zāli vienkārši. Jāiet uz zāli. Nav tev prasības darbiniekam, tad tev jātrenējās. Jā, ir bijuši visādi darbinieki un darbiniekiem tā ir atsevišķa tēma, ko mums varētu ilgi runāt. Man savs viedoklis par viņiem. Jo, tu nekad netradīsi līdzvērtīgu sev. Varbūt līdzvērtīgi atradīsi, bet nekad netradīsi savu kopiju. Man liekas, viņam jābūt prasībām, ja es varu meklēt darbinieku, viņam jābūt kaut cik fiziski aktīvām. Viņš nevar būt, tur, nezinu, 150 kg. Protams, viņam jābūt ir... Es uzskatu arī nedaudz izglītotam, kāpēc izglītam, tāpēc kaut kāda loģiskā domāšana jābūt arī, un lai no katru reizi jānāk man paprasīt, kas man jādara un tā tālāk. Pirmkārt arī, es saprotu, arī tas darbs nav tāds... Tie, kas kāpj augšā, viņiem ir interesanti. Tie, kas pa leju strādā, tas ir fiziski smags darbs. Protams, iesteidz tehniku, traktors pārējo, tad ok. Šis, man liekas, ir aktuāls jautājums. Kā tev šķiet, labāk ir darbinieks, kurš atnāk no nulles un tu iemāc visu pats, vai labāk ir atnāk darbinieks, kurš jau it kā visu māku un tad viņš dara pa savā? Es domāju, ka manā... Zinu, ka šo jautājumu vienmēr ir autoskolā parasti ir par šito te. Vai man mācīties braukt ar mašīnu, vai pamācīties, vai labāk jūs pārmācīsiet mani tā kā. Jā, arī. Ļoti bieži tā ir bijis. Bet arī darbiniekiem, piemēram, kad es meklēju filmētāju, katram filmētājam vienmēr ir savs rokraksts, viņš nekad īsti neizdarīs tā, kā tu esi gribējis un kā tu strādā. Un es laikam pat svērtos to pusi, kad man vēl apmācīt jaunu, kurš izdarīs tā, kā es gribu, visu tā kā pareizi, kā es uzskatu pareizi, protams, katram ir savs. Manā situācijā ir noteikti pieredzējuši cilvēks ir vieglāk.
Protams, vienīgais, darba devējs ir katrs iedod to savu odziņu. Katram savu tā ētika, katram savs tas pieejams, kā viņš to darbinieku var motivēt, vai lai viņš aug, attīstās. Ja? Katram ir savs. Manā gadījumā, protams, tagad šogad nāks students pie manis strādāt. Es tagad paskatīšos, kā tas būs. Un vai man būs vieglāk izskolot. Students, kurš nav iepriekš neko tādu darījis. Ja? Nē, students, kas mācās pārboristu. Viņš mācās pārboristu, viņš nāks pie manis strādāt. Bet tagad nav tāds primārs sezona, ka tagad varbūt var koku zāģēt, vai es nevaru vienkārši saprast, ko man vajadzētu darīt tagad, bet neatlikt uz pavasari. Ziemas darbs, jā, bet ir kaut kādi darbi citi, ko es tagad pavasarī nevajadzētu atlikt un jādara tagad. Jā, arboristi pilsētā katrā pašvaldībā, protams, atšķirās un lietas, ko tu vari darīt, ko tu nevari nedarīt, bet ir tā, ka līdz 15. aprīlim ir kopšana un tad sākās 1. jūlijā atkal zāģēšana un kopšana pilsētas teritorijā. Tu nedrīksti tajā periodā zāģēt un kopt kokus. Tad līdz 15. aprīlim drīkst. Jā, bet tur ir, protams, faktori, kad ir bīstams koks, tad ir izkaltis, ja, un tā tālāk, protams, visādi faktori, bet tajā periodā, kur ir līgstas, vēl vairāk tur atbrauks tev uz zaļie, un tur būs tev tur licences ātri noņemt, es domāju, un sodi viss kaut kas var būt, jā, un tāpēc ir jāievēro tas periods, lai, kad cilvēki mostās pavasarī, ir ļoti īss. Tas ir marts, aprīlis, 1 mēnesis, pusotrs mēnesis, kad tu vari to ātri izdarīt, piemēram, ja, būvlaukumos vai kur. Ja. Tāpēc ir cilvēkiem ātrāk jārēģē uz tām lietām un jādomā ātrāk, nevis pēdējā laikā, kad jau visi arboristi ir aizņemti, un tad jau ir spēlē cena, ja, jo cilvēkam vairāk ir objekti, celsies cena. Ja. Viņš izdarīs to darbu noteikti, bet viņam būs lielāka cena. Ja viņš, piemēram, spiež to tā kā arboristi brauc pie manis, zin, kāpēc man brauc pie tevis, ja man ir rinda kaut kādā, ne? Ja kāds tagad saprot, ka viņam patiešām ir tas jumts, netīrs ir lāstekas, vai arī viņi grib paspēt līdz 1. aprīlim nozāģēt kokus kaut kādus vai apkopt, kā ar tevi sazināties, kur labāk tev rakstīt? Vislabāk jau WhatsAppā, laikam, pa telefonu vai pazvanīt labāk, un tad es tāpat komunikāciju noteikti ar WhatsApp. Tad es drīkst parādīt numuriņu, jā? Droši parāda numuriņu, bet aprakstā. Jā, droši parāda numuru. E-pastos man uzņēmēji rakstā, bet Kāds savu e-pasts var? info@knkvox.lv. Tad arī mājaslapa ir, jā? Jā, tāda pati www.knkvox.lv. Un tur var redzēt mājaslapā, es esmu skatījies, tur var redzēt arī visus darbus. Jā, tas ir ko jūs piedāvājat. Jā, mājaslapa visu laiku jāatjauno, protams, es nevaru salikt katru dienu, ko mēs darām, bet tās primārās lietas mēs saliekam, ko mēs esam darījuši un kādu darbu varbūt neesam veikuši iepriekš. Un cik laicīgi būtu labi rezervēt to darbu, piemēram, 2 nedēļas? Vai... Sezonā noteikti 2 nedēļu iepriekš tiešām rezervēt to darbu, jo, protams, visi iet tāpat pēc grafika, ja. Jo marts un aprīlis tas visiem pļaujas laiks, jebkuram uzņēmumam, manuprāt, ja visi grib možās, sniegs ir nokusis, aiziet maucam tālāk, ja jauna sezona sākusies, vai ne? Tāpat jau tagad arī ko darīt, bet sezona ir intensīvāka, ja vairāk darba ir visiem, jebkuram uzņēmumam. Es domāju, kas ir manā sfērā. Arī ir labāk, ja gadījumā laicīgāk rezervē. Ziemā vienmēr visiem cenas ir lētākas, uzreiz pasaku. Tāpēc ziemā man arī klients teica, ka tas ir vērts rakstīt. Jā, ziemā ir vienmēr lētāk, tāpēc, ka mazāk darbs ir. Tas ir, būs arī darba devēja, arī citiem uzņēmumiem. Bet bija tāda situācija, es saku, saprotat, ka es pat tādu summu jums vasarā nedarīšu tādas darbus, jo jūs tiešām izdarīt tiešām pa lētu naudu jums. Viņš saka, es zinu, ok. Mēs jau tāpēc šūnīt ārdam nost un taisam jaunu. Man strādnieki, tie celtnieki, kas atbrauc, daram to ziemā, jo tā cena būs lētāka. Tas ir viens knifiņš, kas cilvēkam tā kā jāzina ir. Bet, lai arī varbūt arī cauru gadu uzņēmumiem dotu to darbu, varbūt, ja, lai ziemā varbūt tie cilvēkam ir tā naudiņa vairāk, tad tos darbus izdarīt arī ziemā, varbūt, un neatlikt uz pavasari. Jo pavasarī visi ir aizņemti, un visi prasīs lielu naudu. Ja. Kā kuram ir liela, ja cits varbūt saka, ok, visi korekti, ja, visi arboristi pateica vienu summu, visu daram. Labi, Niks, domāju, bija ļoti foršs podkāsts. Domāju, diezgan daudz interesanti izstāstīja visu. Pat es cilvēks, kas filmē tikai ar kamerām, diezgan labi sāku saprast, kas ir arborisms un industriāls alpīnisms, un kuros gadījumos man vajadzētu zvanīt. Tā kā varbūt tev ir kādi pēdējie vārdi, ko tu gribi pateikt šajā epizodē, var izmantot to kameru. Es noteikti pateiktu to, ka nebaidīties. Es saku, ka visu uzņēmumu nevarētu būt, visu uzņēmēji nevar būt, bet nebaidīties darīt kaut kādas jaunas lietas, iziet no komforta zonas un vienkārši mauciet. Jo laika gaitā no jums
Jūs redzēsiet, kad jums sanāk un darat, un tas nesīs lielu gandarījumu. Es domāju, ka vienkārši jādara. Jo vienmēr ir grūti, un būs sarežģījumi, bet vienkārši jāmauc. Vienkārši zvanat, ja gadījumā vajag arborismu paklāt. Vienkārši zvanat. Jā. Un nebaidieties zvanīt. Nebaidieties zvanīt, es neesmu ļauns. Labi, laiks. Foršs podkāsts. Vēlreiz atkārtošos, un tad jau cerams, varbūt tiksimies vēl uz kādu epizodi. Un tā varam parunāt par biznesu vairāk. Jā, man nav tā pieredze. Par motivāciju, kā tikko iesākām. Motivācija, tas ir motivācija. Man patīk. Es domāju, ka pieredze viss radīsies. Un ir forši arī atskatīties, ka pēc 5 gadiem skatīs, šī tā man bija, bet pasties, kā ir tagad, vismaz tev ir salīdzinājuma punkts. Tagad jau gadu var apstīties. Pat cilvēks, kurš tagad ir, 2 gadu atpakaļ, un viņš iesācies, viņš klausīsies tevi, viņam foršāk to informāciju rezonēsies nekā cilvēku, kurš ir 10 gadu pieredze, viņš nevarēs uztvert to līmeni. Tāpēc es vienmēr skatījos, kas ir tuvāk. Labi, te jau aizgāja cits podcasts. Labi, tad cerams tiksimies vēl kādā podkastā. Atā. Čau.